Izrādās, ka šogad jūsu atrastie stāsti Latvijai var likt lepoties arī pasaules kultūras kontekstā. Runa ir par mūsu nacionālo kultūras mantojumu, mūzikas instrumentiem, to saglabāšanu, kopšanu un nodošanu nākamajām paudzēm. Laiks mums iepazīties ar šo cilvēku caur mūsu filmu un nominācija Sirdsdarbs. Imants Robežnieks, vienīgais koncertkokļu meistars Latvijā, kur muzikas skolās, tautas centros un ansambļos darbojas vairāk kā 500 koklētāju. Visām šīm koklēm savu roku ir pielicis Imants. Mīlestību pret muziku viņš ir sajūtis jau bērnībā. Vectēvs sestdienu rītos spēlējis cītaru, bet māma bijusi folkloriste un tautas dziesmu zinātāja. Kaut arī beidzis vēstures un filozofijas fakultāti, Imants tomēr jūtis, ka grib būt tuvāk muzikai un sācis strādāt Rīgas muzikas instrumentu fabrikā. Pārmaiņu gados fabriku likvidēja. Apzinoties, ka ir palicis vienīgais Latvijas nacionālā instrumenta meistars, Imants savu darbu turpināja dzīvokļa mazā istabiņā. Es atceros, ka tai mazā istabiņā pirmo reizi pēc fabrikas laikiem, jau pagāja diezgan vairāk gadi, kad izgatavoja pirmo jauno kokli. Un ar rokām visu es viņu un slīpēju, atceros līdz 10. vakarā un vēl ornamentu un vēl gribēju nolakot, un tad man bija pārgurs bija, bet milzīgs prieks bija, ka es sapratu, kaut viena bija, kad tā lieta atzīmes, kad mēs varēsim kaut ko. Vairākās pasaules valstīs nacionālajie muzikas instrumenti ir izmiruši tā iemesla dēļ, ka nav meistaru, kas prot instrumentu radīt. Lai latviešu koncertu kokli nepiemeklētu tāds pats liktenis, Imants Robežnieks atvēra kokļu būves centru un šobrīd apmāca mācekļus. Viņš ne tikai izgatavo jaunas koklis, bet arī labo vecās, restaurē un uzlabo to skanējumu. Protams, ir jāizvēlās tie labākie materiāli un pareizie materiāli. Tas, protams. Bet atkal pats instruments arī iedzīvosies šī mākslinieka rokās. Viņš dos noteikti tam instrumentam savu seju. Un ja es arī šeit būšu izgatavojis 3 kokļus, apmēram no vienādiem no veciem šiem rezonatoriem, kas ir galvenais, teiksim, tas skaņas spēka nesējs, katrs tomēr skanēs savādāk drusciņi. Pirms katra jauna instrumenta izveidošanas Imants satiekas ar spēlētāju, lai noskaidrotu un uzklausītu mūziķu vēlmes. Viņš ir pārliecināts, ka milzīga nozīme ir katrai mazai detaļai. Es ticu, ka tas palīdz tam instrumentam ar to ķermenisko būtni, kura no viņa spēlēs. Ja viņai tur būs dzimtas dzintariņš jau no vecmāmas mantots, būs tas raksts, kas viņai mantotais no senčiem ir bijis tūs. Un tas palīdzēs kopā veidot to instrumenta dvēseli, kuru, protams, atvērs tikai šis izpildītājs. Es domāju, viņš katra koklētāja dzīvē spēlēt koku pilnīgi svarīgākais cilvēks. Viņš ir tā kā koku tēvs. Un tā kā, viņš mums visiem ir principā radinieks. Cik tur 100 koklētāji, kas ir, viņš visiem ir viens no tuvākiem cilvēkiem. Pēdējo dziesmu svētku laikā viņš 2 dienas visu laiku bija Lielajā ģildē, tad, kad notika mēģinājumi, tad, kad notika koncerti un visu laiku kaut kādas vajadzības bija vai nu stīvi notrūks, vai kaut kas slēdzītim kaut kas notiek, vai pēkšņi kaut kas saka džingstēt, vai ne. Un tad uzreiz ir labi, ka viņš tur bija, kā ātrā palīdzība, vai kā mēs viņu nosaukt, lai palīdzētu tur, kur kaut kas notiek. Uz Imanta darinātajām koklēm tiek spēlēts sākot ar tautas dziesmām līdz pat sarežģītai klasiskai un laikmetīgai muzikai. Katru kokli Imants izjūt kā dzīvu organismu. Kokles skaņas sauc par Latvijas dvēseles skaņu. Lielākais gandarījums viņam ir, ka var piedalīties šīs skaņas tapšanā un redzēt, kā nākamais koklētājs satiekas ar savu instrumentu.
cits baidās klāt skarties, citādi brauc, varonīgi tur nospēlē uzreiz. Tu dzirdi, jā, nu, brīnums, bet tā ir muzika. Tāda laba misija, tāds brīnums taisīt. Mēs aicinām uz skatu cilvēku, Latvijas lepnumu. Nominācijā Sirdsdarbs zelta ābeli saņem koncertu kokļu meistars Imants Robežnieks. Labvakar, Imants, prieks jūs redzēt šeit uz skatuves. Jūs apmācat šobrīd jauno paudzi, jums ir mācekļi. Kas mācīs jūs, no kurienes jums nāk šis arots? Tātad ir bijis kāds jūsu meistars? Nu jā, te ir tā pēctecība vajadzīga. Bija jau fabrikas laikā tāds meistars Aleksejs, kurš bija no brāļiem Korātiem, kas strādāja 20. 30. gados, kas tos instrumentus pilnveidoja. Bet, redziet, tā attīstība visa ir atkarīga atkal no tām personībām, no šiem izpildītājiem. Šīs meitenes, kas izpilda jau no mazas bērna kājas, tautas muziku, mācās muzikas skolās, mācās mākslas akadēmijā, viņas virza to mani, un es esmu spiests un gribošs, un man tas patīk, attīstīt šo instrumentu. Šodien jau mēs tur izmantojam arī elektroniku iebūvējumu un tā tālāk un tā tālāk. Es vēlējos arī no Robežnieka kunga izzināt kādu noslēpumu, lai izgatavotu kokli, esot jāzina vismaz 15 noslēpumu, vai šovakar vismaz vienu varētu atklāt. Nu, es pateikšu vienkārši tā pa jokam, ka otrās oktāvas do labi ir uzlikt 0,525 stīdziņi, nevis 0,50. Lūdzu, izmantojiet. Robežnieka kungs, lai pasniegtu jums balvu, mēs meklējām kādu cilvēku, kurš ir ļoti zinošs kokļu lietās, un tādu arī atradām profesors, Latvijas Universitātes folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājs, koklētājs Valdis Muktupāvels. Kokles. Kad pasakām šo vārdu vien, ir tādas cēluma un svētsvinīguma izjūtas mazlietiņ, nemaz nerunājot par skaņu. Ja Latvijas valsts simbolos būtu kāds instruments, tā kā īriem, piemēram, arfa, tad es nešaubos, ka tur būtu koklēm vieta. Kokles vēl ir jātaisa un daudz, bet pats svarīgākais ir, lai ar tām koklēm arī tad tālāk būtu jauna mūzika, lai tavas kokles un tavu mācekļu kokles iedvesmo komponistus, un lai ir daudz mūzikas, un lai dziesmu svētku kokļu orķestris ir 2 un 3 tik liels, gan jau tie dēļi izturēs. Imant, esi pelnījis. Šī gada Latvijas lepnums nominācijā Sirdsdarbs Latvijā un pasaulē vienīgais koncertu kokļu meistars Imants Robežnieks.